Čau visiem! Esmu dārzā. Laipni aicināti nestandarta risinājumā. Pastāstīšu par vienu briesmīgu zāles pļāvēju. Tātad, ja arī jums ir paveicies nopirkt šādu briesmīgu aparātu, Stiga zāles pļāvēja ar tādu šarnieru rokturi, kurš jau tika taisīts pa garantiju vienu reizi. Motoram nav nevainas. Un ja jums atsakās gaita, respektīvi viņš ir pašgājējs, nospiežot rokturi, jābūt gaitai. Garantijas laikā man gaita atteicās, viņi teica, jums ir tur jāskroja vaļā un jātīra no zāles. Viņi to izdarīs, paprasīja, kas ir jādara nākamreiz, un lūgu pienāca kaut tas brīdis, kad atkal tas notika. Brīdis, kad man vajag pļaut un gaita nestrādā. Tātad, lai tiktu pie gaitas pārvada, vispirms ir jānoņem nāzes. Nāzēm vajadzēja atslēdziņu 14. Pēc tam no apakšas ir jāieņem šāda te liela plastmasa. Viņi krūvējās klāt ar divām skrūvēm te no apakšas, kur ir caurumi, un viena no augšas. Tā kā viņi izņem ārā, mēs ieraugam gaitas mehānismu. Šeit ir skriemelis ar siksnu, un vainīgais ir šeit augšā pie vārpstas. Siksna ir nomukusi nost un uzmaukusies vienkārši augšā. Tātad viņi jāuzliek atpakaļ, jāsamontē viss kopā. Daļu dienas to es pazaudējis, pateicoties šim brīnišķīgajam Stiga aparātam, un varēs pļaut tālāk. Visiem veiksmi darbos!